Iespējams, kādam no jums šķiet, ka raidījums Autodroms katru nedēļu aplūko vienu un to pašu automobīlu. Un jums pilnīgi taisnība šajā gadījumā nav, tāpēc ka šis jau ir absolūti cits Renault modelis. Ja pagājušajā nedēļā mēs aplūkojām Renault Austral, tad šis ir Renault S-Pace. Protams, sagaidījis savu pirmo atjauninājumu. Arī Renault S-Pace, kas apritēja tikai knapi pusotru gadu, ir ticis pie purngala izmaiņām. Jā, tās nav tā kā radikālas, bet tajā pašā laikā tās tagad ir pirmkārt atpazīstams, otrkārt tās ir tieši tādas pašas kā citiem Renault modeļiem, un treškārt, piekritīsiet, šīs te dizaina līnijas purngala pusē ir jūtami sportiskākas, atraktīvākas, enerģiskākas. Ja runājām par to, cik naudas mums vajadzēs, tad šādas klases un izmēra automobīlim es teiktu, ka pat diezgan ceļams cenu diapazons. Tas sākās no 30, var teikt, gandrīz 39 000 eiro un beidzās ar 36 000 eiro. Tas bez papildus kaut kādām opcijām, kuras mēs varam pielasīt, cik mums sirds kāro. Un tajā pat laikā šādu 7-vietīgu automobīlu dabūt par 45 000 eiro. Tas nav slikti, turklāt, būsim godīgi, šāda izmēra automobīlī ērti jutīsies gan mūsu slavenais basketbolists Kristaps Porziņģis, gan arī augumā stipri mazāks par viņu. Atšķirībā no daža laba cita Renault modeļu klāsta eksemplāra, Renault S-Pace pieejams tikai ar viena veida spēka agregātu, proti 1,2 litru benzīna motors ar 3 cilindriem un 2 elektriskie motori. Full ET Hybrid, tā tas saucās, tas nav lādējamais, tātad viņš ir, kā moderni teikt, pašpietiekams. Viņš spēja saražot savu elektrību tik daudz, lai pilsētā tas pat līdz 60–70% varētu iztikt tikai ar elektrību. Pārbaudīts, tā tas arī ir. Ja mēs runājam par degvielas patēriņu, tad tie ir kaut kādi 6 litri uz 100 nobrauktiem kilometriem, ņemot vērā šī automobīļa izmērus. Vēl šis te benzīna motors ir 130 zirgspēki jaudīgs, plus vēl abi elektriskie motori. Kopā tie ir 200 zirgspēki. Un, jācer, jūs atceraties no pagājušiem stāstiem, ka viss šis kopumā ir patapināts no Renault F1 tehnoloģijām. Droši vien jūs arī šoreiz jautāsiet, kā tad ir braukt ar šādu automobīlu, un es jums teikšu tā, ļoti patīkami. Tas ir stabilāks kā daža laba pilnpiedziņu un, protams, ka te liels nopelns ir 32 dažādiem elektroniskiem asistentiem, kuri palīdz šim automobīlim būt tiešām stabilam. Otrakārt, šis, tāpat kā citi lielāka izmēra Renault automobīļi, ir aprīkots ar tās dēvēto ForControl sistēmu. Tas nozīmē, ka priekšējie riteņi stūrē, kā jau tas ir pieņemts jebkuram automobīlim, aizmugurējie piestūrē līdz pat 5 grādiem atkarībā no izvēlētā braukšanas ātruma. Renault S-Pace ir lielākais modelis šī te zīmola klāstā, un par to gluži loģiski liecina bagāžas nodalījums. Bagāžas nodalījums tad, kad automobīls tiek izmantots kā 5-vietīgs, taču te pavisam vienkārši bez liekām problēmām, paņemot aiz āķīti, mēs te varam uztaisīt tādu pašu sniegbaltu ādas sēdekli kā priekšējie, tikai bez perforācijas, bez ventilācijas, bez apsildes. Un, ja tā pavisam godīgi, es nezinu, kurš gribētu tajā sēdeklī ilgi braukt, lai arī viņš ir skaists, mīksts un ērts, vienalga. Pats galvenais, kas šeit, šī konkrētā automobīļa salonā uzrunā, ir baltie ādas sēdekļi. Un mana sieva par godu šim testu braucienam pat iegādājās baltu somiņu. Savukārt, ja mēs runājam par to, kā tad šeit ir, tad tieši tāpat kā visos citos Renault modeļos, vismaz ar manis pieminēto Renault Austral, te nekāda liela atšķirība nav. Mazliet greznāks, daži centimetri uz visām pusēm, ko pat tā ļoti neizjūt. Tāds ir šis automobīls un tāds ir mans mērķis pastāstīt par šo automobīli jums.
Un kamēr neesat izmēģinājuši to dzīvē, nestāstiet, ka tas nekam neder. Un kā vēl der? Der, tikai vajag izmēģināt. Un tad jau jums var būt arī savs viedoklis. Pareizi?